Ja tu vēl to nezini, LVBet atkal pārspēja sevi. Saņem 777 bezriska griezienus. Jūs varat skaidri redzēt, cik šī akcija ir lielāka par iepriekšējo. Tie, kur nebija vēl reģistrējušies, varam jūs iepriecināt. Jūs esat trāpījušas ko daudz foršāku. Pa virsu tam pirms 2 dienām bija akcija, un vēl viena bija pirms 7 dienām. Tā kā, ja izvēlaties šo platformu, tā vienmēr jums sagādās patīkams pārsteigums. Links ir aprakstā. Es apskatīju gadījumus, no kuriem vienā dzeršana noveda pie cietsirdīgu noziegumu izdarīšanas. Un man izbrīnīja fakts, ka vīrietim bija 2 izvēles – atmest dzeršanu vai nonākt cietumā. Bet viņš pirmo iespēju pat nemaz neapsvēra. Taču nākamais cilvēks, iespējams alkohola dēļ, izdarīja lielāko kļūdu savā dzīvē. Marta sākumā Rīgā notika neiedomājami cietsirdīgs vardarbības gadījums ģimenē. Kāds vīrietis brutāli piekāva savu 76 gadus veco māti, pēc kā izmet viņu no balkona loga. 2. marta naktī policija saņēma izsaukumu no Latgales priekšpilsētas iedzīvotājiem, ka dzīvoklī ir noticis konflikts un iespējams izdarīts noziedzīgs nodarījums. Konflikts izcēlās dzīvoklī ap 22:00 līdz 2 naktī. Kaimiņi dzirdēja strīdu, sievietes kliedzienus un skaļus blīkšķus. Vīrietis sievieti ne tikai smagi piekāva, bet arī izmeta pa 4. stāvu logu. Policija izsauca kaimiņi. Vēl šokējošāk visu padara fakts, ka to izdarīja tuvs cilvēks, proti pensijas vecuma sievietes dēls. Kādi iemesli pēc izcēlās kautiņš, vai varmāk tobrīd atradās alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, nav zināms. Brīdī, kad policisti mēģināja uzlauzt dzīvokļu durvis, vaininieks izlēca no balkona. Kā rezultātā viņš tika nogādāts slimnīcā un šobrīd atrodas policijas uzraudzībā. Sieviete, diemžēl, notikuma vietā mira, tika konstatēta nāve, kas iestājās no gūtajām traumām pēc kritiena. Vainīgiem līdz tiesai paredzēts drošības līdzeklis, apcietinājums, bet pagaidām gan kāds laiks būs jāpavada slimnīcā. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 5 līdz 20 gadiem, kā arī probācijas uzraudzība uz laiku līdz 3 gadiem. Publiski pieejamā informācija neizpauž vīriešu vārdu un uzvārdu, identificējot viņu vien tikai kā 1978. gadā dzimušu 48 gadus vecu vīrieti no Rīgas Latgales priekšpilsētas. Latvijā slepkavības izmeklēšanas stadijā aizdomās turēto vārdi parasti netiek publiskoti, lai aizsargātu izmeklēšanu un privātumu. Valsts policija notikuma vietā veica izmeklēšanas darbus, proti pārbaudīja tuvumā esošās videokameras un fiksēja izsaukuma laikus. Policija izmeklēšanas gaitā izvērtēja arī vīrieša psiholoģisko stāvokli un pārkāpumu vēsturi, jo ģimenes konflikts varētu būt bijis ilgstošs. Tāpat noskaidrots, ka līdz šim nebija saņemta informācija par konfliktiem starp abām personām. Taču aizdomās turētais 1978. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš nonācis likumsargu redzeslokā par uzbrukumu likumsargam. Kas ir zināms par slepkavības motīvu? Jāsaka, ka uz doto brīdi nav detalizētas informācijas par to, kas mudināja vīrieti izdarīt ko tik cietsirdīgu, proti nogalināt savu miesīgu māti. Ticamākā versija ir tāda, ka noziegums veikts alkohola reibuma iespaidā un strīds varēja būt saistīts ar naudu. Līdzīgos gadījumos šāda vardarbība ģimenē saistīta ar ielgušiem ģimenes konfliktiem, kombinācijā ar alkohola reibumu, jo, kā visiem labi zināms, alkohola klātbūtne ir ļoti milzīgs faktors lielā daļā noziegumu. Bieži vien konflikta intensitāte pieaug tieši, kad cilvēki ir alkohola reibumā, ko ietekmē arī naudas trūkums un vēlme turpināt plostot. Tālāk attiecīgi tiek pieprasīta nauda no savu tuvinieka, seko atteikums un tālāk jau notiek ķēdes reakcija. Dotajā gadījumā gala rezultāts, diemžēl, ir traģisks. Latvijas prokuratūras darba vēsturē jau bijušas lietas, kur dēli vai meitas tiek sodīti par vardarbību pret vecākiem, kas saistīti ar draudiem un fizisku ietekmēšanu ar nopietniem miesas bojājumiem. Taču šis konkrētais gadījums atšķiras ar ārkārtīgi smagu iznākumu – nāvi. Rīgā pēdējos gados ir reģistrēti vairāki līdzīgi ļoti smagi incidenti ar vardarbību pret ģimenes locekļiem. 2025. gada jūnijā valsts policija Rīgā aizturēja vīrieti, kas savas meitas klātbūtnē dzīvoklī piekāvis sievu, izraisot smagus miesas bojājumus. Vīrietim tika izvirzīts aizdomas par vardarbību ģimenē un miesas bojājumu nodarīšanu. Savukārt 2024. gada decembrī Mārupē kāds vīrietis nogalināja vairākus savus ģimenes locekļus, pēc kā izdarīja pašnāvību. Nākamā ziņa ir saistīta ar satraucošiem notikumiem Imantā un Vakarbuļļos. 2 sievietes sašautas ar pneimatisko ieroci. Policija meklē lieciniekus.
Notikums saistīts ar 2 satraucošiem incidentiem marta sākumā Imantas un Vakarbuļu rajonos, Rīgā, kur 2 sievietes guva miesas bojājumus, iespējams no šāvieniem ar pneimatisko ieroci. Valsts policija saņēmusi iesniegumus no sievietēm un saistībā ar notikušo uzsākti administratīvo pārkāpumu procesu par iespējumu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Ir nozīmēts ekspertīzes, lai noskaidrotu to smagumu pakāpi. Atkarībā no ekspertīžu rezultātiem varētu tikt lemts arī par kriminālu procesu uzsākšanu. Pāris dienas pēc notikušā tika identificēta arī persona, kas varētu būt izdarījusi šo noziedzīgo nodarījumu. Šobrīd joprojām tiek pārbaudīta informācija. Uz teksta tapšanas brīdi vainīgais vēl nav ticis aizturēts. Pirmajā gadījumā pensijas vecuma sieviete kopā ar savu vīru saulainā pēcpusdienā pastaigājās pa daudzstāvu ēku rajonu Imantā un nolēma atpūsties, apsēžoties uz soliņa. Līdz vienā brīdī izjūta asas sāpes kājā. Vēlāk, apskatot sāpošo vietu, abus pārņēma šoks, jo bija skaidri redzamas pneimatiskā ieroča šāviena pēdas. Kā rezultātā kāja kļuva zila un pietūka. Cietušās meita detalizēti apraksta Imantas gadījumu. Ap 16:00 mani vecāki, kas ir pensijas vecumā, bija apsēdušies uz soliņa Imantā, pie daudz dzīvokļu mājām Anniņu Muižas bulvārī. Pēkšņi mamma sajūt stipru triecienu pa celi, esot bijusi sajūta, ka viņas kāja sprākst. Ir aizdomas, ka tas bija šāviens no pneimatiskā ieroča. Mamma bija šokā, tāpēc uzreiz pat nesaprata, kā reaģēt. Devusies uz dzīvokli, kur sniegusi savu pirmo palīdzību, pielikusi pie ceļa ledu. Kāja kļuva zila un pietūka. Analizējot piedzīvoto, viņiem esot aizdomas, ka šāviens izdarīts no kādas no tuvumā esošo māju logiem. Vēl jau vairāk, viņiem pat ir potenciālais aizdomās turamais - jaunietis, kurš tur dzīvo un kuram esot psihiska rakstura problēmas. Ģimene joprojām ir neizpratnē, ka kas tāds var notikt gaišā dienas laikā. Viņiem nesot nekādu ienaidnieku, nesot bijuši ar nekādu konfliktu, kas liktu domāt, ka šāviens bijis apzināts un ļaunprātīgs. Otrajā incidentā Vakarbuļos sašauta sieviete, kur kopā ar draudzeni pa dienu devusies pastaigā līdz jūrai. Pēc gūtās traumas mudītei kādu laiku jāpavada slimnīcā, bet kā tad viss notika? Ap 14:40 abas ar draudzeni devušās pastaigā gar jūras līci. Pēkšņi mudīte iebļāvusies un saļimusi, taču draudzene pat nav sapratusi, kas notiek. Dzirdējusi vien tādu kā paukšķi. Teicu viņai, ka man sāp tā, ka nevar paiet. Viņa redzēja, ka man ir slikti un palīdzēja aiziet līdz soliņam, lai var apsēsties. Pati skrēja paskatīties, vai tūmā nav redzams kāds cilvēks, taču neviena nebija. Notikumi ir izcinājušies aptuveni 1 kilometru no viņas mājām, tāpēc ar draudzenes palīdzību devušās atpakaļ. Mājās pamanījušas, ka jakā ir caurums un redzamas asinis, tāpēc draudzene ieteikusi izsaukt ātro palīdzību. Kā atceras cietusī, mediķi pēc ierašanās gribēja viņu vest uz slimnīcu, taču tobrīd viņai šķitis, ka viss būs labi, ka sāpes pāries. Tomēr naktī mudīte izjutusi spēcīgas sāpes, līdz ar ko izsaukusi ātros otro reizi un nogādāta slimnīcā. Ārsti apstiprināja, ka brūce ir sašauta ar pneimatisko ieroci. Slimnīcā tika gatavots arī ekspertīzes slēdziens, ko cietusī tālāk varēs nodot policijai. Sieviete cer uz policijas operatīvo darbu un to, ka ļaundari tiks atrasti. Pēc ierašanās slimnīcā mediķi konstatēja, ka lode joprojām atradās iekšā ķermenī un to, ka to izņemt nebūs viegli. Tā atradās tuvu mugurkaulam. Šautā brūce bija tieši zem lāpstiņas. Policija aktīvi izmeklē abus gadījumus, kā arī cenšas noskaidrot, vai tie ir saistīti, jo redzams vairākas līdzības stāstos. Abi incidenti notika īsā laika periodā, un abos gadījumos sievietēm ir šauta brūce, kas atbilst šāvienam ar pneimatisko ieroci. Zila kāja Imantā un brūce pie lāpstiņas Vakarbuļļos. Tie ir satraucoši notikumi ar līdzīgiem apstākļiem. Policija meklē lieciniekus un aicina iedzīvotājus sazināties. Nākamajā gadījumā alkohola stāsta antivaroni pārvērt par sadistisku un psiholoģisku teroristu, kas terorizēja savu tuvāko cilvēku. Februāra beigās Vidzemes rajona tiesa izskatīja kriminālu lietu pret kādu vīrieti, kurš savai sievai izteica draudus, ka viņu nogalinās. Tiesa vīru sodīja ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Kā un kad tas viss notika, un kāpēc situācija bija tik bīstama, ka pēdējais izmisuma salmiņš sievai atlika vien vēršanās policijā un vēlāk arī prokuratūrā. Tātad sākums visam meklējams 2023. gada pavasara-vasaras periodā. Vīrietis ap to laiku uzsāka sistemātisku psiholoģisko teroru pret savu sievu.
regulāri biedējot ar stāstiem par viņas nogalināšanu. Bet izteiktie draudi nebija vienīgais, kā viņš ietekmēja savu dzīves biedri. Arī šeit visa pamatā bija regulāra alkohola lietošana, un tajos brīžos viņš pret sievieti pielietoja arī fizisku vardarbību. Visam tam punktu pielika fakts, ka viņš uz abu kopīgo dzīvesvietu atveda liela izmēra nazi. Ieraugot, ka vīrs dzīvoklī ienes milzīgu nazi, sieviete saprata, ka tie jau vairs nav tikai draudi, un viņas dzīvība ir reālās briesmās. Vēl jau vairāk tās pastiprinājās brīdī, kad uz jautājumiem par naža izmantošanas nolūku Varmāka skaidri un gaiši norādīja, ka nazis var tikt izmantots viņas sakropļošanai vai nogalināšanai. Tāpat tas regulāri mainīja atrašanās vietu un katreiz tika slēpts citā vietā, lai viņa bīstamo augsto ieroci nevarētu savākt un paslēpt. Ņemot vērā faktu, ka vīrietis jau iepriekš vairāk kārt bijis agresīvs pret viņu un arī savu bijušo sievu, viņa draudus uztvēra kā reālu apdraudējumu savai dzīvībai un pamatot baidījās, ka šie draudi varētu arī tikt izpildīti. Sieva tiesā apliecināja draudu patiesumu. Ņemot vērā vīra iepriekšējos vardarbības precedentus, draudēšana pārsvarā tika īstenot alkohola ietekmē, tas bija būtisks faktors spriedumam par reālu cietumsodu, jo, kā zināms, alkohols ir vainu pastiprinošs apstākļus. Tāpat spriedumu bargumu ietekmēja arī iepriekšējās sodāmības un sievas liecība tiesā, aprakstot šausminošās detaļas un visu to murgu, kāds viņai bija jāpiedzīvo no vīra sistemātiskā terora. Tomēr uzskatu, ka 2 gadi cietumā par skaidru un gaiši izteiktiem draudiem nogalināt ir stipri par maz. Jo kas zina, ja laicīgi neiejauktos likumsargi un prokuratūra, iespējams, ka draudi tiktu arī realizēti. Un šāda scenārija varbūtība kā reāli padara jau viņa iepriekšējās vardarbības epizodes un potenciālais slepkavības ierocis – nazis. Ar tādām destruktīvām un sadistiskām metodēm viņš gala rezultātā pats sev izraka bedri, kuru izrakt viņam palīdzēja regulārā alkohola lietošana. Šī bija kriminālziņu rubrika. Ja patīk šis formāts un kaut kad vēlies redzēt ko līdzīgu mūsu kanālā, spied like un atstāj komentāru. Visu labu!